Un tas puišals tur visu pa taisno ved ārā bez pievienotās vērtības pa velti. Parunāsim par to. Latvijā koks tiek izmantots daudzveidīgi, ja tas nav bojāts. Bet ko nozīmē tas, ko viņš teica? Izved pa taisno. Tas ir tad, kad koku eksportē gandrīz tādu, kāds tas nocirsts, bez vietējās apstrādes. To sauc par apaļkoku, un tam ir zemāka pievienotā vērtība. 24. gadā no visa Latvijā nocirstā koksnes apjoma apmēram trešdaļa tika eksportēta kā apaļkoks, no kura lielākoties bija papīrmalka. Vērtības ziņā tas veidoja 1/10 daļu no kopējā meža nozares eksporta. Jā, bet kāda tur vērtības šķeldē vai dēlim būtu labāk mēbeles taisījuši? Lai es tev varētu atbildēt, apskatīsim, kā tad īsti veidojās pievienotā vērtība. Piemērs. Uzņēmums nopērk zāģbaļķus par 100 eiro, ražošanas izmaksas, ūdens, elektrību un citas lietas vēl 30 eiro. Gala produkts dēļ tie tiek pārdoti par 300 eiro. Radītā pievienotā vērtība ir 180 eiro. Tā sadalās amortizācijā, algās, peļņā un nodokļos. Nodokļi no algām un peļņas nonāk pašvaldību un valsts budžetā. Savukārt 40 000 cilvēku tiek nodrošināts darba vietas un stabils ienākuma avots. Arī zāģētavā ir daudz darba vietu un konkurētspējīgs atalgojums. Vai šeit ir maza pievienotā vērtība? Meža nozare veido aptuveni 6% no Latvijas IKP. Tas ir vairāk nekā Latvijas ārējās drošības budžets. Bet vai varētu vēl labāk? Protams, vietējā rūpniecība ir jātīst. Liels solis būtu, piemēram, celulozes rūpnīcas izveide. Taču nozare jau pakāpeniski attīstās. Pēdējo 10 gadu laikā nozares kopējais eksports ir pieaudzis par 70%.